Labvakar visiem grupā. Man ir šodien tādi divi īsi paziņojumi. Pirmais īss un otrs video būs mazliet garāks. Mums jau bija Zoom, jā, tāds par DDI tēmu, DDI, teiksim, noslēgums, jā, kāds posms ir noslēdzies un kāpēc. Tāds kā punkts uz I, bet bija daži, kuri it kā, kam interesēja šī tēma, bet kas nevarēja piedalīties Zoomā. Tāpēc es nolēmu ierakstīt īsu video. Tas būs īsi, tas nebūs tik gari, jo tur bija arī, Zoomā piedalījās arī citi cilvēki, kam bija ko teikt. Nevis izteikties, nevis strīdēties, nevis žēloties, bet kam reāli bija ko teikt. Un es pamēģināšu īsi un kompakti galvenos punktus. Ja nu gadījumā kāds līdz šim vēl ir kaut kur starp zemi un debesīm, jā, nav kaut kādas atbildes uz visiem jautājumiem. Pirmais, ko es gribu pateikt, kā tēma DDI priekš mūsu Latvijas zara ir noslēgusies. Te es uzreiz gribu pateikt tādu atsauci, kas tad ir Latvijas zars. Tie visi, kas bija mūsu grupā, respektīvi, kas aizsāka šo te DDI. Mūsu DDI to kostību bija Gundars, un tātad visi cilvēki, kas bija tātad Gundara tīmā un tālāk vēl, kas tātad, es nedomāju tīmā pirmās 3 līnijas, bet vispār arī tālāk, dziļāk, jā. Kas tātad bija tur, tātad neatkarīgi no valsts, jā. Ir jautājumi, jā, kā tad es neesmu Latvijā, kāpēc mani nobloķēja? Tas nav atkarīgs no valsts, tas ir atkarīgs tātad visu šī mūsu community, jā, ja tas mūsu zars. Kāpēc ir nokancelēts, jā? Otrs jautājums, kas ir svarīgi saprast, jā, DDI kā platforma, kā kompānija nekur nav pazudusi. DDI nekas nav beidzies, DDI viss notiek, tāpēc šīs tādas tēzes, jā, pazuda kā visi, uzmeta kā visi, īsti tā kā nebūs pareizi šajā te gadījumā. Ir tātad, kā pie jebkuras šķiršanās, jā, tātad nav tikai viens vainīgs, jā, tātad ir divi. Kādi ir DDI plāni, nodomi un kāpēc viņi tā izdarīja, tas man nav zināms, jā. Man ir zināms tikai tas, ko pateica. Pirmām kārtām tas ir Telegram grupā, jau bija tas pirmais paziņojums, jā, ka mūsu pārkāpumu dēļ ir uz laiku apturēts, jā. Un kad DDI tātad izskata, jā, tos, kas ir pārkāpēji, kas nav pārkāpēji, un ar tādu domu, kā pēc tam atjaunos tie, kas nav pārkāpēji. Lūk. Bet, ir tā, kad viņi acīm redzot izdomāja, izlēma, kad viņiem vieglāk ir vienkārši visus nokancelēt. No vienas puses, bet no otras puses nav tā, ka nevienam nav atjaunots DDI. Ir vismaz viens cilvēks, kuru es zinu, jā, pagājušajā Zoomā arī viņi runāja. Tātad vienam cilvēkam tika atsūtīts tātad reģistrācijas links, un viņi šobrīd aktīvi darbojās DDI. Tā kā DDI nekur nav pazudis. Uzreiz gribu nomierināt, jā, pirms jūs sākat kliegt un brēkt. Nekādu iepriekšējo komandu viņai neatdeva, un nekādu viņai iepriekš tur to sapelnīto naudu, kura viņai palika iekšā viņas akauntā, viņai neatdeva. Viņai vienkārši deva iespēju sākt atkal no nulles, ja viņa to vēlās. Viņa
izvēlējās, ka viņa vēlās. Jā, un uz jautājumu, vai viņa var pievienot iepriekšējās savas komandas locekļus, viņai strikti bija atbilde, ka nē, viņa var veidot savu komandu no pilnīgi jauniem cilvēkiem. Es nekomentēšu šo situāciju, kas un kāpēc, tam arī nav nekādas nozīmes. Kam ir nozīme? Jā, nozīme ir tam, ka tiešām bija pārkāpumi no mūsu puses. Jā, tātad bija fake accounti. Tas reāli bija. Nav svarīgi tagad, kam tas bija, kur tas bija. Vienkārši fakts ir kā tāds, tas bija, pārkāpumi tika konstatēti. Vai DDI tiešām bija šī te soda nauda jāsamaksā biržai un vai tie bija 2 miljoni, tas ir zem jautājuma zīmes. Ja prasīs manu personīgo viedokli, es neticu, ka tie bija 2 miljoni, bet tajā pašā laikā es neesmu eksperts. Es neesmu eksperts, tas ir tīri man tāda cilvēcīgi loģiskā doma, kad tas man tā kā īsti neticās. Bet tas ir ļoti labs iemesls, kāpēc aiztaisot mūsu šo te zaru, tātad nokancelēt arī visas naudas, kuras netika izņemtas. Es domāju, ka drīzāk tas ir tā. Bet no otras puses, jā, kas vēl bija, to es arī vienmēr teicu, arī pašā sākumā, jā, kad bija tāda jautājums, jā, cik ilgi tas pastāvēs, vai tas nebeigsies vienā jaukā brīdī, jā. Es jau uzreiz tā teicu, es saku, kamēr cilvēki neuztaisīs kaut kādu masveida paniku, kamēr masveidā nesāks ņemt naudu ārā, tukšot savus kontus līdz nulei, jā, tikmēr tas noteikti viss kādu brīdi pastāvēs. Pēc fakta tas tā arī īstenībā sanāca. Tas arī tas, kāpēc es tagad ierakstu šo te video, pareizāk sakot, es jau biju šo te informāciju jau vairākas nedēļas atpakaļ zināju, bet es to nezināju decembrī, jā, to es uzzināju janvārī, kā decembrī sākās pirms mūs aiztaisīja ciet, jā, masveida naudas izņemšana. Jā, sākās šis viss račs tajā Telegram grupā, un sākās, ka cilvēki masveidā. Tas ir nevis par to, ka izņemt kaut kādu nopelnītās naudas daļu. Jā, ja tu, piemēram, esi grīd 1, tu atstāji tos 500, ja tu izņem, lai viņi tālāk turpina pelnīt, vai ja tu esi grīd 2, tad tu arī atstāji no 500 līdz 1000. Pat teiksim, labi, ok, vajadzēja naudu, jā, bet atstāja 50, lai tavs konts ir aktīvs un tu turpinās naudas pelnīšanu. Nē, ja es sakotu, ka masveida, tā kā naudas izņemšana, tas nozīmē konti pat īro, jā, līdz nulei. Tātad, ja izmaksā šo te naudu pēc pieprasījuma, tad konts paliek neaktīvs. Un šis ir tas moments, tas točno tā ir, jā, ko platformā nevar pieļaut, ja viņa grib turpināt bez problēmām strādāt tālāk. Masveida naudas izņemšanu tā, ka paliek 0 kontā, tātad paliek neaktīvi konti, daudz uzreiz, jā, to pieļaut nevar. Jā, un tāpēc es domāju, tās ir tad manas personīgās domas, tāpēc es domāju, mums arī 18. tika vispārībā viss nobloķēts, lai šis te netiktu realizēts. Tāpēc, ka, ja tu pieprasi naudas izņemšanu, jā, tad sistēma jau automātiski tev apstrādā to pieprasījumu, to naudu izmaksā. Tā kā lūk, nav tā, ka DDI ir tie ļaunie, tie krāpnieki, tie, un mēs tie baltie pūkainie, ja? Mēs tie godīgie, mēs nekādas šaizes netaisījām, mēs visi ievēram. Jā, bez šaubām.
ka lielākā daļa no jums, ja tiešām arī nekādas šeizes netaisīja, bet diemžēl, ja, nu, tā tas ir vienmēr, jebkādās tādās biznesa sabiedrībās vai jebkādās, ja, nu, pietiek, ka ir vairāk kā viens negodīgs cilvēks, ja, kas sabojā, ja, speciāli, vai tāpēc, vai savas muļķības dēļ, vai sava naivuma dēļ, vai savas alkatības dēļ, tam jau tagad vairs nav nekādas nozīmes, ja, kas sabojā arī visiem pārējiem. Nu, lūk, fakts ir kā tāds, ka DDI faktiski ir priekš mums beidzies. Ja? Kāpēc es točno zinu, ka ir beidzies? Tāpēc, ka bija vēl sarunas ar Nikoleti. Es viņai teicu, rakstīju, es saku, nu, ok, jā, vai labi, ir mums pieļautas kļūdas, nu, varbūt tie, kas, teiksim, grib atgriezties biznesā, izdarīt secinājumus, ja, un strādāt pa jaunam, ja, varbūt var reanimēt, ja. Nu, bija it kā tāda pirmā doma, ka, nu, varbūt, ja, Nikoleta man uzrakstīja, ja es gribu personīgi restartēt, es varu rakstīt menedžerim un to pašu uzrakstīju Gundaram, bet uz mūsu nākošo tātad ziņu neviens tālāk arī vairāk neatbildēja. Nu, neatbildēja, tad es pie sevis tā pārdomāju plusus, mīnusus un domāju, nu, ja neņem, nu, tad slēgtās durvīs kāda jēga lausties iekšā. Ja vienas durvis aizverās, tad parasti atverās citas durvis. Tā tas ir arī šajā ziņā. Nu, man personīgi DDI tā bija vispār pirmā pieredze ar kriptovalūtu un ar šāda veida platformām un kas strādā ar mākslīgu intelektu. Ļoti, ļoti vērtīga pieredze, ja. Es uztveru to tā, ka jebkura jauna pieredze, jebko, ko tu iemācies jaunu, tas tev dod plusus. Jā, bez šaubām man ir žēl tos, kas pievienojās mums pašā pēdējā mirklī, kad vienkārši tīri godīgos cilvēkus, kam nebija nekādu ļaunu nodomu, krāpniecību, kas vienkārši fiziski nepietika laiks, lai nopelnītu vai vismaz atpelnītu savu ieguldīto. Bet, nu, tas nav manā kompetencē, nav manā ietekmes sfērā, ja kaut ko tur mainīt. Nu, lūk, un es arī zinu, ka daudzi jau ir startējuši kaut kādās citās platformās, ir jau kaut kas startējuši un ielikuši naudu, un viņi tur nevar izņemt ārā, tāda pieredze arī ir dažādi, un man arī, piemēram, ir divi piedāvājumi. Vienu es esmu tā kā apskatījuši, otrs tā man plauktiņā. Vienu es esmu tā kā papētījuši un pati priekš sevis izlēmusi, jā, kad es tur gribu ieiet tajā projektā. Pareizāk sakot, es tur esmu iegājusi, jā, bet nu, tādu ar minimālo summu vienkārši paskatīties, kā tur vispār lietas darbojās un kā tur var ieskaitīt naudu, kā tur var izskaitīt, vai tur vispār var izskaitīt naudu, jā, nu, tā tad konstatēju to, ka no tās platformas izskaitīt naudu var, jā, var izskaitīt gan nopelnīto, gan to depozītu, ko es iemaksājis, jā, un priecīgi man patīk personīgi tas, kad pirmais mans mēģinājums izskaitīt no tās platformas uz savu biržu, man nauda ienāca 24 stundās, otro reizi man ienāca uzreiz. Nu, burtiski uzreiz. Ja? Nu, tur pagāja kaut kādas dažas minūtes. Komisijas maksa arī tur ir dažādi, kuru biržu tu izmanto, kuru networku, un tur ir dažādas valūtas. Ne tikai stablecoin, tur ir vēl ar citādākas valūtas, ja? Nu, tā kā lūk, ja? Tas ir tas, ko es gribēju šajā video pateikt.
Ja kādam bija kaut kādas, jo ir kaut kāds projekts bijis, ir labi saprast, kas ar to projektu ir noticis. To es tagad runāju par DDI. Vai viņš ir beidzies, vai viņš nav beidzies, vai viņš varbūt var turpināties, vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, šo informāciju tātad es īsumā arī izstāstīju. Otrā video es pastāstīšu par to jauno platformu, kas man liekas interesanti īsumā, jo man bija arī kas prasīja, kas jau zina, kas prasīja. Nav laika, nepietiek laika saskaņota, lai sazvanītos individuāli izstāstīt. Es nolēmu, ka es uztaisīšu tādu īsu video, iepazīstināt, kas tur notiek, un tad, ja kādam ir interese, ja, tad es iedošu linku, jūs varēsiet, referālo linku varēsiet pievienoties un pelnīt jau ar citu platformu. Tā kā līdz nākamajam video. Nākamais video arī būs pavisam drīz pēc šī. Tā, nu Zoomam ir upgrade, ka man ir, kā tad es varu izslēgt?